Šodienas galvenais notikums ir, žūrija ir 2 mēnešus, vairāk, 2,5 mēnešus strādājusi, un mēs esam gatavi atklāt, žūrija gatava atklāt finālistus. Pirms dod vārdu žūrijai, es varbūt nolasīšu Lasu prezidenta Artūra Lapiņa vārdus. Viņš pats nevarēja būt klāt šobrīd, bet, protams, ir lietas kursā par notiekošo un sveicina klātsošos. Šogad Latvijas arhitektūras gada balvas svin savu 30. gadu dienu. Iesniegtie darbi un ar to vērtēšanu saistītie arhitektūras vērtējumi un analīze, kas parādās publiskajā telpā, ilgtermiņā sekmējuši sabiedrības izglītošanu un arī arhitektūras teorijas attīstību. Šogad žūrijas konstatētais iesniegtos darbus vienojušais vadmotīvs ir iederība. Par to mēs runāsim vēlāk. Tas ir jēdziens, kas aicina domāt dziļāk par arhitektūras būtību, pārsniedzot estētiku, funkcionalitātes robežu. Iederība ir par dialogu starp jauno un veco, starp ēku un tās ainavu, starp būvu un sabiedrību, kurai tā kalpo. Analizējot finālistus no privātmājām līdz skatu tornim un no pārdomātām dzīvojamiem kvartāliem līdz inovatīviem procesiem, redzams, ka katrs no projektiem savā unikālā veidā demonstrē spēju ne tikai iederēties, bet arī bagātināt būvēto vidi, kļūstot par neatņemamu un vērtīgu tās sastāvdaļu. Savienības vārdā izsaka pateicību ikvienam, kurš ar savu darbu un vīziju veicina kvalitatīvas arhitektūras attīstību Latvijā. Tie ir Artūra Lapiņa vārdi, sveicieni mums visiem. Jā, tātad es došu tālāk vārdu droši vien Zaigai, kas mums te uz slaidiem ir objekti un procesi, finālisti. Jā, finālisti, kā mums te iet, atlaša žūrija mēs zinām, vēlreiz. Jā, pilnā sastāvā žūrija šeit, viss nav klāt. Var redzēt, jā? Jā, šī gada žūrija vēlreiz klāt nav Dainis, nav šodien klāt, nevarēja būt, jā? Mikrofonu, Zaiga, mikrofonu, jā? Jā, žūrija, esam pazīstami, ejam uz priekšu. Bija 48 pieteiktie darbi, 15 finālisti, jā? Tālāk seko tēma iederība un finālistu nosaukšana. Lūdzu, Zaiga, vārds žūrijai šobrīd. Labdien, mīļie kolēģi! Jūs nedzirdiet? Mēs ierakstām. Mēs pateicamies visiem, kas piedalījās, un tas nebija maz. Tātad 38 projekti, tas nav maz. Latvijai un 10 procesi. Un apbraukājot visus projektus, mēs apbraukājām pilnīgi visus projektus, tikai nebijām Lietuvā uz vienu projektu, ko mēs noklausījāmies. Tad mūsu kopējās sajūta ir pārsteidzoši labi, lepnums, prieks, ka Latvijā notiek un ka būvē kvalitatīvi, ļoti pārdomāti, ka arhitekti piedalās plašākos procesos. Kā mēs zinām, kad arhitekta profesija vairs nav tikai uzzīmēt māju un atdot to celtniekiem. Ja? Tas ir saistīts ar visām dzīves sfērām. Un runājot par iederību, kad šodien mēs domājam šajā grūtajā laikā, kā mēs, kā arhitekti iedaramies pasaulē, telpā un laikā. Un katram ir droši vien jāuzdod sev jautājums un jāmeklē atbildi, kā es iedaros šodienas pasaulē. Mēs zinām, cik mēs esam apdraudēti. Faktiski mūsu 3 Baltijas valsts ir pierobežu zonā. Un kā es esmu dzirdējis, kad pēc Venēcijas bienālas Latvijas ekspozīcijas viņi apskatās 3 Baltijas valsts kartu ar Krieviju un izvēlās nebraukt uz Latviju, jo tas liekas bīstami. Ja?
Mūsu kopējais robežu garums ar Krieviju un Baltkrieviju 456 km. Viss žoks vēl nav uzbūvēts, un lai visa mūsu valsts un mūsu Baltijas valsts nepērvēstos par pierobežas apdraudēto zonu, mums ir jāmācās no Ukraiņiem. Nevienu dienu mēs nesam dzirdējuši, ka tur kāds žēlotos. Viņi vienkārši ir apņēmības pilni cīnīties un pastāvēt par sevi. Tā nav nekāda ņaudēšana, ak, Dievs, man nav vērts vairāk dzīvot, man nav vērts radīt bērnus un veidot ģimeni, man nav vērts neko darīt. Var tiešām pavadīt savu dzīvi, slinkojot un pūstot, gultā ar telefonu uz ielas, ka es braucu ar riteni, visi iet un lūrtais telefonos. Un tad tu vari ķengāties vai šausmināties. Bet vienīgais, ko mēs varam darīt, katrs padomāt, ko mēs varam darīt savai valstī. Nu, tiešām, un tas, ko mēs redzējām tais 15 projektos, mīļie draugi, tas bija pilnīgi lieliski. Visdažādākās Latvijas vietās, visdažādākos apstākļos. Un varbūt tagad pēc šī ievada, kad jūs domājat par to iederību, ja, tad bija jau tāds laiks, ka bija stāra arhitektu, mums vajadzēja pašiem sevi un visu pasauli un līdzcilvēkus pārsteigt. Ja. Tad, kad es apmeklēju Venēcijas bienāles, un es apmeklēju jau 30 gadus, tad bija tāds periods augstāk, tālāk, žilbinošās vizualizācijas, kurš uzbūvēs visaugstāko māju, visšķībāko māju un visbriesmīgāko māju. Kādā brīdī es domāju, ne, es pārstāju braukt, un tad nāca lūzums ar Kulhās. Šitais gudrais cilvēks atved uz Venēciju un izlika kopējā paviljonā dārzos vecas durvis, vecas logus, pisuārus, podus, un visi šausminājās, ka Kulhās ir sajūtas prātā. Ja? Un no tā laika kaut kā gāja uz labo pusi, gāja kaut kā mierīgāk. Un, paldies Dievam, ir pagājis stāra arhitekta laiks. Mēs visi sekojam līdz, teiksim, kā pasauli vērtē arhitektūru. Un divas galvenās balvas. Mums ir Pritzkera praize un mums ir Mies van der Rohe praize, ja? Vārdu, ko pasniedz reiz 2 gados. Jau labu laiku neviena, ne otra šīs balvas netiek dotas zvaigznēm. Tātad dabūja, kas tas bija, Francija vai Amsterdama, kā blokmājām piebūvēja priekšā verandas, un tās var izmantot. Ja? Gudri, nevis spridzināt un jaukt nost. Kā var vecu fabriku pārtaisīt ar esošiem materiāliem, taupot resursus. Ja? Un te nu tā runa par iederību, ka mēs esam jau tiešām iemācījušies nenoniecināt mantojumu. Vai tā ir veca fabrika, vai veca koka māja, vai daudzstāvu māja pilsētas centrā. Beidzot, mēs runājam, ka tā ir vērtība. Es biju Rīgas domas tādā pagājušā gada, pirms mainījās domas vadība, un pilnām mutēm visi runas vīri runāja par to, cik vērtīgs ir Rīgas vēsturiskais mantojums. Un kā mēs tagad pētīsim, un kā mēs tagad darīsim, lai Rīgu atdzīvinātu. Nu, tālāk par to pētīšanu un darīšanu pagaidām vēl nav, bet ir ļoti labi iedīgļi, ir tomēr deputātu vidū ir iniciatīvas grupa, kas strādā pie Rīgas vēsturiskā mantojuma renovācijas. Nu, galvenais jau, ko var izdarīt doma, tas ir dot kaut kādus impulsus, līdzdalību. Vismaz mēs par to runājam. Rezultāti vēl ir ļoti reti. Arī tas ir par iederību. Un kas ir šogad mūsu brīnišķīgais pārsteigums? Kad mēs bijām 4 ražošanas ēkās. Ja agrāk padomju laikā mums ražošana asociējās ar angāriem vai kaut kādiem betona klučiem, kuri apauguši ar nātrām un balandām un izdrupušiem ceļiem, tad mēs redzējām 4 brīnišķīgas ražošanas ēkas. Tās nav valsts ražošanas ēkas, tās ir privātas iniciatīvas. Ja?
mūs tiešām absolūti satriec Līvānu optiskās šķiedras rūpnīca. Bravo! Te sēž autori. Lūdzu, pieceļieties, Saknītes kundze. Kas sauc to? Daumans? Redziet, ar to ražošanu Latvijā tad ir 30 gadi pagājuši, vairāk kā 30 gadi kopš mūsu neatkarības. Un jautrie 90. bija, kad mēs paspējām īsā laikā iznīcināt Latvijas lielākās ražošanas iestādes. Ja? Veflu izpostīja, radiotehniku, tagad arī metalurgu, ostas struktūru. Daži oligarhi paspēja viņus sagrābt, iznīcināt, sagriezt dzelžos, iekārtas. Ja? Un šeit ir divi piemēri Līvānos, ja, kur es nevaru izrunāt viņu. Daumans Pafords mūs uzņēma kopā ar arhitektu Saknīti. Un vecajā rūpnīcas teritorijā viņš stāsta par to, kā viņš izglāba savu rūpnīcu. Padomju laikā visām mūsu lielajām ražošanām, kā likums, bija militārais departaments. Ja? Tātad slepenā nodaļa, militārā nodaļa. Visas mūsu ražošanas ēkas tika dotētas no Padomju Savienības, es pareizi runāju. Ja? Un tās bija ļoti augstas tehnoloģijas, piemēram, Līvāni. Viņi ražoja tādu šķiedru, tas ir stikls, tā optiskā šķiedra. Mākslīgais stikls. Un šo optisko šķiedru zināja visā pasaulē. Un Padomju Savienībā izmantoja gan militārā industrijā, un arī ar jūsu šķiedru ir zondēta Černobiļa, jo tanī laikā, ja? To stāstīja Daumans, jā. Un tā bija augstākie zinātnes sasniegumi Padomju Savienībā. Sadarbojās zinātnieki Padomju Savienībā ar ārzemēm un ar Latvijas zinātniekiem un radīja faktiski brīnumainas lietas. Un tas Daumans stāsta par to, kā viņš cīnījās, lai to visu atkal nesagrieztu, neiznīcinātu un nenojauktu. Tāds bija pilnīgs personīgs ieguldījums. Ja? Un tagad strādā viņa dēls. Optiskās šķiedras rūpnīcā ir 300 darbinieki, gandrīz visi ar augstāko izglītību, kuri veic ļoti precīzu medicīnas instrumentu montāžu. Viņi to dara tīrtelpās, ko var salīdzināt ar operāciju zāli. Tie cilvēki sēž pie galdiem, un mēs varam viņus vērot caur stikla sienām. Un ar ārkārtīgi precizitāti viņi montē šos medicīniskos instrumentus, ko lieto uroloģijā, asinsvadu ķirurģijā, sirds ķirurģijā. Tā ir tik izturīga šķiedra, kur var un šos instrumentus eksportē uz cik pasaules valstīm? Uz ļoti daudzām. Jā, Latvijā to neviens nezina. Un, kad mēs kādām stāstu saviem draugiem un kolēģiem par Līvāniem, neviens neko nezina. Un tas, ko izdarīja arhitekta Saknīte, viņa sadarbojās un viņa saprata, ka šiem cilvēkiem, kuri strādā tik precīzu darbu, ir vajadzīga dienas gaisma un ir vajadzīgs skats pa logu. Un visas telpas šīs ražotnēs ir caurspīdīgas. Ražošanas apjomi ir apstādīti ar faktiski zaļumu džungļiem, ja, kad tas ir nevis tās nātras vai kā. Bet ka tas ir ļoti pārdomāt un cik tas ir brīnišķīgi. Pirmais stāsts. Nākošais stāsts ir kokaudzētava zābaki. Jānis Sauka lūdzu pieceļās un pārējie autori. Gartmaņkungs arī. Šeit ir atkal tieši tas pats stāsts. Bija Latvijas finieris Padomju Savienībā un kur tur pasaulē pazīstams ražoja finieru. Un nāca jau tie 90. Juris Biķis vienpersoniski noturēja šo uzņēmumu no izlaupīšanas uz no iznīcināšanas ar personīgu ieguldījumu, ar milzīgu cīņu. Un, ja tagad mēs skatāmies Latvijas top uzņēmumu sarakstā, pirmā vietā ir tas Software,
Mikrotīkls, jā. Runā skaļāk. Tev no mikrofona, jā. Mikrotīkli. Otrā vietā ir Finieris, un 7. vietā ir Līvāna fabrika. 5. Bravo. Tātad neviens par viņiem neko nezina. Nu, un, piemēram, Latvijas Finieris, kā man atzinās Juris Biķis, viņi jau ir 10 miljonus ieguldījuši Ukrainai. Lielākais viņu ziedojums un mecenātisms aizjūt uz Ukrainu. Arī šo arhitektūras skatu atbalsta Latvijas Finieris. Viņš atbalstīja arī mūsu uzstāšanos Venēcijas bienālē. Un bija tā, ka Juris Biķis ir slēpotājs, un viņš brauc Gausta Nacionālā parkā. Ir tāda vieta, Viensvērta zābaki, kur ir labs kalns. Un slēpodams un draudzēdamies ar mājas saimnieku, viņš lēnā garā izdomāja, ka šī būtu laba vieta, kur varētu audzēt bērzu stādus. Ar bērziem ir tā, kad visos laikos bērs nav bijis vērtīgs koks ne būvniecībā, ne mēbeļu izgatavošanā, tikai bērza malku faktiski lietoja. Mums bija svarīga priede, ozols, osis, egle, ja, ko mēs lietojam mūsu nozarē. Un tad kaut kā izrādījās, viņi sadarbojās ar Somiju, kad finiera ražošanai vislabākais ir bērs. Latvijas bērs, kurš ir audzis brīvdabā, nav pārāk vērtīgs. Mēs joprojām importējam no Somiem, kuriem jau ir attīstīts audzētavs, ja. Tur ir atkal tās bērzu koku īpašības. Un Juris Biķis izdomāja, ka vajadzētu finierim sākt audzēt bērzus. Bērzu stādi ir ļoti smalka lieta. Viņi paņēma tehnoloģiju, laikam no Somiem, tā bija laikam, ja? Kuriem jau sen ir bērzu audzētājs, jau visiem skaidrs, ka ja tik daudz ražo finieri, tad ir vajadzīgs īsts labs bērs un bērzu audzētājs. Un viņi izveidoja bērzu audzētavu zābaki, kas jau izskatās pēc tādas mazliet palielinātas lauku sētas ar pagalmu un zaļiem jumtiem. Un centrālais objekts šeit ir lielais lielais koka leduskapis. Cik augsts, Jāni, ir tas tavs leduskapis? 15? 12 metri. Liels koka klucis, ja tad sienas ir no līmētās koksnes, kā viņi sauc? CLT. Šitie bija burti, kur arī neizmanto Latvijas koksni, kā es zinu. Jā. Un tos bērzus audzē, viņas ir tāds līnija, automātiskā, kur bērzu saikliņas iebirst katrs savā mazajā puķpodiņā. Viņi ir uz tādām paletēm, un tad viņas audzē ārā, ir tāda bērzu plantācija. Tad, kad bērziņš sasniedz 50 centimetrus, viņš ir taisns viens tāds. Tad viņu ir jāliek gulēt uz ziemu. Un ziemu viņš nevar ārā pārciest, temperatūras svārstības, un tā tad ir jāuzbūvē liels, viņi pat nevar saukt par leduskapi, bet tas ir tāds plus 4 grādi. Un cik mūsu leduskapī grādi? Malac. 7. Es ceru, ka jums ir interesanti, ja, jo mums tas bija tik interesanti. Ja. Un tur ir starptautiskie standarti, kā man stāstīja Kovisārkungs. Ja ir 54 centimetri, tas tādiņš brāķis, ja ir 48, ir jābūt 50 centimetri. Un tad viņas saliek uz tādiem plauktiem līdz griestiem, un viņi pa ziemu guļ. Un pavasarī tad viņas stāda ārā. Ja. Lūk, šāds ieguldījums nākotnē, kur mēs domājam par to, ka mums nākotnē vajadzēs daudz bērzu. Un nākošais stāsts ir par 3. ražotni, ko mēs izvirzījām finālā. Tā ir ūdens termināls Liepājā. Autors ir klāt, Andris Kokens.
priecājamies. Mūs tiešām pārsteidza, kad terminālis tas būs kaut kas, un mēs ejam un nevaram to terminālu atrast. Ja, pirms Liepājas ir pludmale, un tur ir kāpa, un beigās tu pamani, kad ir milzīgā platībā zaļš jumts, cik tev ir kvadrātmetri. Lielākais zaļais jumts Eiropā vai Baltijas valstī? Labi. Un izrādās, ka mēs zinām, ka ļoti daudzām valstīm trūkst ūdens. Ja? Un mums viņš pagaidām mūsu dzīves ir pilnas, mums pietiek. Protams, neviens jau nav ģeologs, mēs vairs nevarējām atrast, kas apkopo materiālus. Mums bija bažas, kā tad tā būs, ka mēs savas dabas bagātības tagad eksportēsim. Mums liek pretī, kā mēs izmantojam naftu no Arābiem un kur nekur, ja, un kāpēc nevarētu eksportēt ūdeni. Tad mēs zinām, ka, piemēram, šajās trakajās karstajās vasarās ir Sicīlija, ir Itālija, ir Turcija, kur ūdens trūkst un cilvēkiem nav ko dzert. Tātad šis termināls uzkrāj ūdeni un tad ar tankuģiem eksportē pa visu pasauli. Tie bija 3 ražošanas objekti, vai es kādā aizmirsu? Bija vēl Knauf, jā. Knauf ražotnes Poži Sauriešos. Un Knauf ražotnei vajadzēja tādu arhitektonisko tēlu, un arhitektu grupa, ko vada Gībste, Madara Gībste, ja? Gibse, jā. Viņi uztaisīja, varētu teikt, tā kā fasādi šim rūpnieciskam objektam, kas aizņem milzīgu platību. Tur ir administratīvās ēkas, un tur ir konferenču telpas, un protams, sastādīja zaļumus, un uz ko mēs uzķērāmies, kad neielikām finālā. Tad, kad viņi mums parādīja mūsu ģipša gabalu, kas ir cik metru dziļumā? Netik dziļi, sākot no 5 metriem, apmēram uz leju. Pastāst par ģipsi. Jā, ģipsis, baltais zelts, tas ir minerāls, tas ir tas, kas neatjaunojas atšķirībā no bērziem, cik ir, tik ir. Ļoti daudz, ļoti plaši, manuprāt, viņi varētu līdzīgi kā tādu breaking news par bērziem, patās Zaiga pateica, tāpat tās arī varētu runāt par ģipsi, ka mēs viņu varam izmantot ļoti daudz, protams, no plašāk lauksaimniecībā, bet mēs varam izmantot arī, tas ir būvniecībā, arhitektūrā, kas jau arī īstenībā ir no seniem laikiem, no Sīrijas un Damaskas būvniecības un tā tālāk to vēsturi, bet tas galvenais produkts ir ģipša plāksnes, un tur mēs esam līderi, un īstenībā tas arī tur varētu vēl ieminēties, redzot Latvijas karogu pa logu, kad šīs te ģipša plāksnes iniciators bija Kārlis Ulmanis, kad viņi uzsāk ražot Latvijā 1938. gadā. Un mēs bijām pārliecinoši pirmie kontinentālajā Eiropā. Un tas stāsts ir tāds, ka, nezinu, ko Zaiga vēl vēlētos no maniem dzirdēt, bet kad, tas ir tehnoloģijas, un šīs tehnoloģijas, principā, tas nav tāds laudātio ģipsim, bet tas ir tā ideja par to, par šo sistēmu piedāvājumu, kā mēs varam, principā, ka mums ir visi resursi, lai mēs nosacītu tā varētu būt laimīgi. Nekautrējamies būt laimīgi arhitektoniski, ja mums ir tas resursi, ja mēs saliekam ģipsi, koku, minēto finieri, tur ļoti daudz vēl ir kūdra, meži, un tas vēl nav tikai, un vēl mums ir kaļķis un kaļķekmens, bet šis resurs mums ir ļoti, ar ko sāku šo jautājumu, viņš ir ļoti tuvu, viņš ir daudzās vietās, bet viņš ir dziļumā, Lietuvā viņš ir dziļumā, Igauniem viņa praktiski nav un tā tālāk, un tas ir mūsu resurs, un principā tas ir arī tas stāsts, kā mēs to resursu ceļam augšā, kā mēs viņu izmantojam, un šajā konkrētajā gadījumā tā ir biroja ēka. Jā, bet es esmu pie bet. Kāpēc mēs noraidījām šo projektu? Kāpēc mēs viņu noraidījām šo projektu?
manuprāt, es te būšu varbūt bišķiņi subjektīvs, bet tā ideja tāda, tā performance, kas varētu būt sagaidāma, un arī tā nosacīti tas fokus, ja, viņš bija tā kā pazudis gan no šī tēla, konkrēti šie dzirnekmeņi bija, kas bija tā kā simbols, bija ārpusē, šī pieejamība, atrašana, kur nu tas ir un kā nu tas ir, un viņš nesagaidīja manas privātās, es to uzņēmumu diezgan labi zinu, tās akceptācijas, kas tur varētu būt, kas tur varētu performēt. Tas nozīmē, ka ar tiem resursiem, pēc būtības tas bija Normunda viens no biežākajiem jautājumiem, cik tas maksā un kā jūs tikāt pie šī pasūtījuma, tad ar tiem resursiem tur noteikti varēja būt tā performance labāka, lai Zaigai nav jāsēž, nezinu, uz ielas apmals, un jāapspriež, kas nu tur un kā bija. Ne, es vēl gribu piekodināt tas, ko es no tevis gaidīju. Izrādās, ka šis uzņēmums pieder Vācijai, Knauf, ja? Jā. Un es gribēju to dzirdēt, kā mēs pa santīmiem savu ģipsi. Pēc idejas, jā. Lūdzu, runāsim par to un atklāti, ja? Privatizācijas cena bija 1 lats, par 1 latiņu, jā. Un viss šīs tagad vāciešu pārvaldītais uzņēmums... 100%? Jā. Mēs 90. gados pārdevām. Jā, tas ir tas kontrasts. Mums visās vietās ir tas jautājums, vai mēs savu ūdeni pārdodam. Ja mēs vadām ārā un cik tur viņš tur santīms maksā, kāpēc ir Latvijā vietas, kur cilvēkiem nav naudas uztaisīt dziļurbumu savā lauku sētā, tad varbūt, kad šis atgriezeniskā saite no šī ūdens eksporta varētu būt, kad pa to naudu mēs varam apgādāt ar dziļurbumiem, tiksim, lauku sētas un tā tālāk. Ja? Un tas pats ir par šo ģipsi, ja? Ka mēs tā viņu esam atdevuši un tie vācieši uz to uzvārās. Skaitļos ir apmēram 1 lats, 1 kvadrātmetrs, 1 kvadrātmetrs tas ir apmēram 30 kubikmetri, un 30 kubikmetri tas ir apmēram 30,000 kvadrātmetru ģipša plāksnes par 1 latu. Vai jūs varat iedomāties? Un ir taču arī ļoti vērtīgi mūsu baltās smilts. Par kūdru tu jau runāji, ja? Un teiksim, mums arī ir dolomīts, bet viņu pārstrādā šķembās, bet igauņu dolomīts iet uz urā. Bet par to mēs vēl stāstīsim. Tagad varbūt mēs beidzam ar ražošanas ēkām, un es došu vārdu, kurš tagad varētu Liena stāstīs par bērnu iestādēm. Kas mums ir pēc kāds? Es varu tikai piekomentēt. Jā, varbūt otru Liensta. Es piekomentētu, lai arhitekti nepārprastu. Īstenībā mums patika arī tā Knauf ražotne, bet mēs tā kā ļoti vētījām un domājām un ne jau tik... Tas, ko Andris un Zaiga runāja, tikko ir uzmanības pievēršana, vai mums ir pārliecinošā kopēja valstiska pārvaldība un pašvaldību pārvaldība pa saviem reģioniem, ko viņi izmanto par mūsu dabas un dzīļu resursiem. Visticamāk, mēs saņēmām atbildi arī vienu pētījumu klausoties, kas ir vidas ministrijas pasūtīts un ir RTU maģistra darbs, un tur arī mēs tā kā refleksiju dabujām, ka Latvijā nav pārliecinošā šāda tā kā instrumenta, kas spētu novērtēt, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, kur vēl valstiska stratēģija. Tas bija šī vētīšana un arī uzmanības pievēršana sabiedrībai šai tēmai, kas mums likās ļoti, ļoti svarīga no tāda valstiska ētiskā viedokļa. Bet atgriežoties pie Knauf, lai arhitekti varbūt nepārprastu, šajos visos objektos jau mēs skatījāmies ļoti arhitektu darbu, cik arhitekts ir iedziļinājies tajā ražošanas procesā, kā viņš to ir atkodis arī šeit šī terminālī, tur ir pilnīgi jauna tehnoloģija, jauni izgudroti visi tie procesi, kā tas var notikt, un arhitektam ir jābūt tajos procesos
iekšā. Tas pats ir bijis Līvānos, un tas pats ir arī Kokaudzētavā, kad arhitekts ir piedalījies procesā, lai saprastu ražošanu un lai precīzi izpildītu to, kas vajadzīgs, un vēl estētisko vērtību pievienojas skaistumu kategorija, iederības kategorija. Un tādēļ, atgriežoties pie Knaufa ražotnes, īstenībā tas bija jauks darbs, bet mēs domājām, vai tur ir panākta Knaufa ēkas atpazīstamība ar tādiem elementiem, kas ir atraktīvi, bet viņi ir mazlietiņa, kā to sauc, dekoratīvi. Un ka tur nav savietojums līdz galam liederība un dekoratīvisms. Un tas bija tas moments, kāpēc mēs varbūt Knaufu tomēr neielikām pie šiem 3 spēcīgākajiem ražošanas objektiem, kur likās, ka abi ir apvienoti. Kas tālāk stāstīs par bērndārzu un par slimnīcu? Bērndārs, jā. Mums vēl 12 objekti jāatklāj. Nu labi, es varu stāstīt, jā. Par bērndārzu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs jau īstenībā visu arhitektu sabiedrību un varbūt kopējā Latvijas sabiedrība nezina, bet arhitektu savienība jau zina. Tā ir tāda liela, skaidra pamatvērtība, kas ir radušies šo pēdējo gadu laikā un, kā tā var teikt, secinājumos un arī izziņā, ka tas varētu būt brīnišķīgs tipveida projekts bērndārziem, lielākām pašvaldībām, un tas sauksim to par tādu pilotu projektu, un kur ir sasniegt ārkārtīgi augstu, tur vajadzētu Andrim iedot arī pakomentēt, es arī gribēšu iedot tūlīt, ārkārtīgi augsti energoefektivitātes rādītāji, tur ir skaidra organizācija iekšējā funkcionālā, tur ir izmantots Latvijas kokmateriāls, tāds bāziskais tādā vai citādā formā, bet tas ir koks. Un man, piemēram, arī likās interesantā tālredzīgi, ka tās klases, un tas ir veidots viss tā, ka, piemēram, pašvaldība varētu nākotnē izmantot ne tikai bērndārzam, ja gadījumā demografiski mainītos, bet varētu arī tur būt mazās klases. Tad ļoti daudz tālredzīgi aspekti ir ieprogrammēti šajā te ēkā, jā, pareizi, ļoti svarīgi. Un, ka tas viss ir noticis un tas rezultāts panākts sadarbojoties ar ļoti smagu instrumentu kopumā, pašvaldību, un, kas vispār ir citur liekas nepārvarama vara, tad šeit ir atrasta tā kopsadarbība, kopīgi viņi ir braukuši jau sākumā projekta ietvaros pēc arhitekta iniciatīvas studēt skandināvu bērndārzus, lai pašvaldība tik tā lēnām pieradinātu un iet uz to mērķi, radīt šo kvalitatīvo bērndārzu. Un tagad es varbūt palūkšu Andri pakomentēt par tiem ļoti labajiem rādītājiem, kas ir izdevīgi pašvaldībai, kas ir izdevīgi jebkuram, kas mums pašlaik ir aktuāli, kā saudzēt resursus, bet tas vienkārši ir labi, ka mēs esam ekonomiski. Jā, tur ir nevis vienkārši ļoti labi, es teiktu, izcili un tāds gan izēt tādi sensacionāli panākumi, un lai tas nebūtu tād pamatojums arī tas, kad ir šim bērndārzam piešķirts pirmais pasīvās mājas certifikāts energoefektivitātes vērtējumā konkrēti. Tas izpaužās skaitļos, ja nemaldos, 10-11 kWh ēkas kvadrātmetru gadā, un lai tas būtu saprotami, tad šī te pieminētā pašvaldības pārstāve, kur dzīvo privātu mājā, plus mīnus 100 kvadrātmetri, viņa maksā par apkuri tikpat vai pat drusiņu vairāk nekā bērndārs, kurš ir apmēram, ja nemaldos, bija 3000 kvadrātmetri. Un principā tas varētu interesēt un uzrunāt ļoti, ļoti daudz. Tagad nāks rudentiņš, būs barga ziema un tā tālāk, bet tas tiešām ir kaut kas tāds, ja vēl tā skaitļos, tad tas rēķins, ja nemaldos, bija kaut kur 250 € mēnesī,
ko maksā par apkuri par 3000 kvadrātmetru lielu platību ar lielu kubatūru. Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām varētu uzrunāt šajā iederības kontekstā, kā Zaigs sākumā teica, gan no arhitektūras viedokļa tāds izaicinājums, uzstādījums, kamertons, gan katra cilvēka personīgi. Vēl es gribētu, ja Liena neiebildīs, es piebildīšu vēl arī no akustiskā viedokļa. Koks, tas ir materiāls vairāk klavierēm, mūzikas instrumentiem, skan arhitektiem ļoti mīļš, bet šeit ir arī bija izstrādāts būkustikas projekts un arī, teiksim, tas labākais no koka arī nonāca arī līdz tam patērētājiem, ja tā varētu teikt, tam bērniņam, kas tur dzīvo. Tas nozīmē, tur ir akustiskā tāda konferenču zāle, koptelpa, tur ir, principā par to ir domāts, par to ir piestrādāts, lai būtu saprotami, lai nav pa skaļu un ņemts vērā vienkārši arī tādu faktoru, cik tad viņš tur ilgu laiku pavada, gan nomodā, gan guļot un dzirdams klusums, tā kā arī tāds šīs divas lietas tur ir, ko varētu daudzināt. Jā, tālāk ir bērns. Jā, ir vēl tā kā Normons pievērs uzmanību, ko varbūt ir vērts, tā kā, lai paplašinātu tēmas vispār pieminēt, tas ir, ka ir ar šo bērnu dārzu ir startēts arī citā pašvaldību iepirkumu konkursā, bet nav iespējams pārvarēt to iepirkuma likumā slieksni un tomēr atrodas, lai arī nebūtu jāizstrādā projekts, bet būtu tikai jāstrādā ar teritoriju, vienalga nevarēja pārvarēt lētumu slieksni, kā bija. Es domāju, ka tie, kas strādā ar šo, saprot, ka konkursos pat ar gatavu tipveidu projektu, kā šo varētu nosaukt, nav iespējams startēt iepirkuma likuma dēļ un dažādu citu šķēršļu dēļ, lai šis te varētu lieliskais darbs kļūt par kaut ko izmantojumu arī citās pašvaldībās. Respektīvi sarežģītā likumdošana, sarežģītie noteikumi, ka loģiskas lietas nevar virzīties un ir nav pārvarams šķēršļi, ko atkal tur izraisa normatīvie visādi akti un likumdošana. Ja izdrīkstu? Jā, protams. Pat nevienkārši pamatot to tavu domu par tiem normatīviem šķēršļiem. Viens no tiem normatīviem šķēršļiem bija arī ugunsdrošības, pieminēja par koku. Jā. Un tad tur bija daudz saskaņojumu, jo pašreizējā likumdošanas rāmī mēs, principā, viņu nevarētu īstenot. Un tas arī, ko te minēja tā pašvaldības iestāde, un tas nenozīmē, ka tur tika kaut kas pārkāps, bet tur tika personalizēts, atrasts risinājums, tur bija eksperti un arī konkrētas lietas, kas sadārdzināja, bet padarīja par to iespējamu. Un vēl varbūt tāds maziņš breaking news ir tāds, ka pašlaik notiek arī apspriešana par to, ka būs izmaiņas attiecībā uz koku būvēm. Tas nozīmē, mums pašlaik bija 18 metru augstākā koka ēka, kas ir atļauta normatīvajā kontekstā, tad mēs vēl tagad ejam uz 28, un noteikti šis Salaspils bērndārs Putrāma projekts arī būs viens kā piemērs, kāpēc mēs gribam mainīt un ka mums ir kaut kas jādara, lai tas būtu sakārtots, lai būtu šī iederība. Es atvainojos par iejaukšanos. Ļoti labi. Tā, es arī kaut kādu tādu lirisko atkāpi, pievienojoties Zaigas emocionālam skaistam stāstam. Jā, mēs visi bijām emocionāli tā kā aizkustināti par visiem tiem lielajiem jaunajiem objektiem, jo parasti Latvijas arhitektu sabiedrība ir bēdīga, ka tikai tiek vecajām rekonstruētajām ēkām, bet šogad ir tiešām pārsteidzoši skaisti jauni objekti. Un vēl tā kā mans komentārs, man liekas, ka, piemēram, slimnīca un bērndārs arī ir kaut kādā ziņā tā kā ražošanas ēkas, kas ir sabiedrības funkcionēšanas sastāvdaļa un ir absolūti nepieciešams. Tādā veidā, kaut kādā pārnestā nozīmē arī tās es uztveru tā kā būtiskas sabiedrībai ražošanas ēkas arī. Un kas vēl viens tad kā atkāpja, varbūt aizmirstās mums piebilst, ko mēs pamanījām jau pašā sākumā,
ka tās vietas, kas ir atsvešināti, piemēram, lielveikala stāvlaukuma vai kaut kāda vienkārši nolikta māja, kur nav domāts par vidi, ka mēs esam sabiedrībā izauguši līdz tam, ka mums objekti, kas ir tikai kā objekti mājas, bet neievērtē vidi apkārtni, nedomā par sakārtot teritoriju, par zaļu teritoriju, vienkārši mums vairs neliekās kā tāda, kam jāpievērš uzmanību, ka mēs tā kā sabiedrība esam izauguši un ka tas ir skaisti, ka parādās tā vide apkārt, kas ir arī tik ļoti būtiski un, skaisti. Un tad arī par šo te, tā kā tiltiņu izmantojot, var pāriet pie slimnīcas teritorijas un marka arhitekti, un kur ir izdarīts milzīgs, lielisks darbs, kas arī jau tā kā vēl viena tāda kategorija, ko mēs pamanījām, un kas ir ļoti būtiska, jau pieminot ražošanas objektus, īstos ražošanas objektus, kā arhitekti vispirms ir strādājuši ar kolektīvu, kas tur, tā kā, kam tas ir vajadzīgs. Vispirms ir notikusi pētīšana, tā kā darbnīcas, intervijas, lai saprastu, kas ir jāpanāk, kā ir jāfunkcionē tai vietai. Un tad pienesums attiecībā uz šo slimnīcas objekti ir, ka vispirms tika izanalizēta visa teritorija un tā kā vēsturiskajā vidē un nevis mazliet, bet ļoti haotiskajā organizācijā, kas bija iepriekš, tika ieviest tādas ļoti skaidras kategorijas, trīs daļu zonējums, kur ir vecais, jaunais, tika pārorientēta vispār transporta piebraukšanas sistēma, nodalīta tur, kur piebrauc ātrās palīdzības un atved bērnus, kur nāk cilvēku uz tā kā ambulatoriem izmeklējumiem un ieviest tādu ļoti skaidru struktūru, un tikai tad ir darbs pie mājas, un mājā ir tas pats vienkārša un skaidra un saprotama sistēma, lai cilvēkiem būtu apmeklētājiem viegli orientēties, un lai ārstiem būtu komfortabli un darbiniekiem būtu saprotami un komfortabli funkcionēt. Tas vienkārši lieliski. Tad tur bija arī, protams, bija diskusijas, tiksim, no Anitas puses sevišķi, kur var piekrist, un tas bija arī vairākās vietās, kā māksla ienāk vai neienāk, vai tiek pozicionēta vidē vai iekštelpās. Ka tas arī ir tāds jautājums, kā atklāt, kā sadarboties ar mākslas pasauli, un kas ir tās vērtības. Tad šeit kā tādas navigācijas zīmes ir izmantotas milzīgās skulptūras, un ja skatās fotogrāfijās, tad īstenībā rodās pretestība, kas tas tāds ir, kaut kāds pārgriezts dzīvnieks vai kā. Reālajā dzīvē tas darbojās labi, kad ir viena vieta marķēta gan iekštelpās, gan ārtelpās ar dzērvi lielo aizstūru tur. Un kur ir tie bērni, kas atbrauc uz ar ātro palīdzību, un tad ir otrie ir marķēti ar to briedi, un arī iekštelpā tas briedis turpinās. Bet, protams, ka vienmēr varētu meklēt, protams, bet tas, ko Anita aicina kā mākslas zinātnieks, aicina meklēt sadarbību ar rīstu mākslu. Mākslas zinātniece Anita Vanaga varētu komentēt šos mūsu novērojumus. Es gribētu tā īsumā pateikt, ka šobrīd ienākot arī mākslā jaunajām tehnoloģijām, ir ļoti vienkārši internetā dabūt pavēlti dzīvniekus, izdrukāt viņus un palielināt, un vairs nav, teiksim, nav tā, cik lielu vajag. Jā, mums bija divi tādi objekti, viens bija žirafas parks, un otrs šī te visnotaļ brīnišķīgā slimnīca, un faktiski vairs nav nepieciešamība arī kaut kāda mākslinieka, tēlnieka klātbūtne, jo Tilniecība ļoti strādā arī ar virsmas apdari. Un šeit ir sintētiskais materiāls,
un dzīvnieki ir krāsoti, un mēs vispār pēdējā laikā nošķūrējam antropoloģiskus tēlus, jo cilvēks ienāk kopā ar kaut kādu ideju. Un par cik mums tām idejām, te var sakot, Rīgas dome vienkārši noslauka nost veselu virkni ar pieminekļiem, tā skaitā arī ļoti labiem pieminekļiem, un parādās dzīvnieki visās malās, dzīvnieki, kas, protams, ņaut, vaukšķ, urkšķ, ja, bet viņi nerunā cilvēku valodā. Un tas, man liekas, ļoti bīstam tendence, jo mēs, protams, visi, no manas bērnības, tas būtu Kornīļa Čurkovska, doktors Aikāsāp un visas tās multens par Limpopo upēm, tas bija tā kā, šo mēs nošķūrējam, un mums tagad ir šie nedabīgi krāsotie milzeņi. Principā tā ir tāda, bet, ziniet, tas neatiecas vispār es esmu sajūsmā par to objektu, bet es tā kā izvēršu plašāk, ja parādās šie gigantiskie dzīvnieki sliktā apderē, jo viņi ir lēti. Tas lētums, tas ir, vajadzētu kaut kā savādāk, ja pret to skatīties, jo tajā brīdī, kad ir vajadzīgs mākslinieks ar mākslas, un kurš izstrādā mākslas darbu, apstrādā virsmu, ja, viņu nevar ātri uztaisīt. Šis ir lēts piegājiens. Un mums tiešām bija tās diskusijas, un man teica, bet bērniem patīk, ja, un es, protams, neesmu šī objekta tāds tiešais adresāts. Savukārt tas, kas pavarās iekštelpās, ja, tur ir ārkārtīgi izsmalcināti, delikāts krāsojums un ļoti skaisti, rebusveidīgi tādi grafiski zīmējumi. Un teiksim, tas ir tas, kas man, teiksim, arī iepriecināja un par ko es varētu tā no sirds arī daudzināt. Par žirafu vēl pastāst. Nevajag. Nē, žirafi mēs tātad cienījam autori, žirafas parks, turpini, jā. Gigantiska žirafa bez... Es vienu jauku tādu repliku. Tad es mums ļoti tajā mūsu mīļotajā objektā, Līvānu stikla fabrikā, tur ir, piemēram, atkal tāds piemērs, ne stikla fabrikā, šķiedras fabrikā. Tur ir atkal arī ļoti sakoptā tāda, rekultivēta vide starp vairākām ēkām, kur ir ierīkota arī zāļumi, atpūtas zonas, viss, tā kā vajag. Tur ir, piemēram, atkal ļoti jauks piemērs, reflektēt uz Anitas tā kā situāciju. Tur ir izglābta artas dumpes, izglābts artas dumpes telniecības darbs no faktiski iepriekš kaut kur nogrūstā, kurš bija iepriekš kaut kur tā kā nodomāts utilizēšanai, jā? Nē, savādāk. Bet telniecības darbs, jebkurā gadījumā tur stāv un vidas sastāvdaļa. Darbam viss bija ļoti labi, viņš bija ļoti labā stāvoklī, tikai tā novietne bija blakus auto, tā kā, kur liek mašīnas, ja vienkārši nolikta laukā, kā tas bija bioķīmiskās rūpnīcas laikā. Un tad man bija vēlme ielikt jaunajā laukumā, viņa tā kā pievērs viņam tam darbam lielāku uzmanību. Jā, bet tas bija ļoti jauki, tāda maza nianses, bet tas bija ļoti jauki arī runāt par šo objektu atkal. Bet mums varbūt vajag par tabaks fabriku, jo tā bija pēdējā tajā kategorijā. Jā, mums ir jā. Par tabaks fabriku mēs visi ļoti novērtējām arhitekti spēju risināt sarežģīto situāciju, kas ir radusies tajā zonā, kur ir jau veikta fasādes siltināšana un kur ir esoša apbūve un ir kaut kādi spiedīgi budžeta apstākļi, taču gala lietotājs ir gan atraktīvs un vēlas redzēt kaut ko jaunu, neredzētu un studentiem piemērot. Un tad NRA biroja piedāvājums bija ārkārtīgi svaigs. Tas paņēmiens, kā viņi bija šīs ēkas atjaunojuši un iedvesuši tur jaunu dzīvību, bija pilnas ar neredzētiem paņēmieniem. Katra vieta bija pārdomāta, visur bija atsauces uz
uz kino un filmu industriju un studentu dzīvi. Un šis viss komplekss kopā ārkārtīgi labi darbojās arī ar esošo funkciju. Un arī veids, kā tiek risināta fasāde šādā situācijā no Miera ielas ir izveidots tāds jauns apjoms, kurā ir ļoti atraktīvi izmantot sarkanīga krāsa, kas ir tā kā akcentu objekts, un šī fasāde ir ļoti tāda neraksturīga Rīgas pilsētā, jo principā tas ir tāds sarkans punkts ielas notinumā, kurš aicina iekšā visā teritorijā, un šī ēka, viss šis sarkanais punkts, viņi ir veidot no esošiem atkal izmantotiem bruģakmeņiem, kur ir mūrēti, un kur tā kā šis materiāls ir izmantots pilnīgi netradicionālā veidā. Un visi šie paņēmieni kopā ārkārtīgi labi strādā tādā ziņā, ka gala lietotājs ir students, un viņš šādā vidē jūtas ļoti brīvi. Nekas nav tā kā predefinēts. Ir ļoti daudz dažādu veidu izmantojumu. Telpas ir ļoti daudz dažādos veidos izmantojums, un visa tā vide strādā tā ļoti optimāli kopā. Vai ir kāds autors no Enerģijā? Labi. Strādā. Mēs varam pie nākamā. Tas ir tiešām, es atvainojos, ka mums ir tikai filmēšanas melnā stadiona iekšskats. Kāpēc nav fasādes bildi? Vai kāds var paskatīties telefonā, tur visas bildes izslēgties? Mājaslapā, jā, mēs esam atnākuši. Tā, Igaunijas vēstniecība. Mēs visi bijām sajūsmā par to veidu, kā Vecrīgā, tādā sarežģītā vietā, kur jau ir esoša 80. gadu sākuma skaitļošanas centra ēka, kura ilgi ir bijusi neizmantot, jo tā viņas esošais veidols ir tāds līdz galam neiederīgs Vecrīgā. Viņš ir varbūt nedaudz atgrūž ar to savu vizuālo valodu, kaut arī, protams, tā ēka jau ir, viņa tur ir esoša, pie viņas ir pierasta, taču jaunu pielietojumu viņai ir vienmēr bijis grūti atrast. Un šeit ir nākusi Igaunijas vēstniecība ar vēlmi pārveidot šo, Igaunijas valsts ar vēlmi pārveidot šo ēku par Igaunijas vēstniecību. Un kopsadarbībā ar arhitektiem ir izdevies atrast ārkārtīgi veiksmīgu veidu, kā izmantot esošo struktūru, taču pievienot jaunu fasādes apdares un fasādes vizuālo veidolu, neizjaucot to vēsturisko sajūtu līdz galam. Un šeit ir izmantots Igaunijas kārmas, dolomīta, akmens, paneļi fasādē, kur, es teiktu, šī bilde, bet varbūt līdz galam neraksturot to, cik tas materiāls un cik tā estētika ir ļoti veiksmīgi darbojās Vecrīgas vidē un cik viņi ļoti labi strādā šo mērogu. Un principā ir tā, ka tas fasādes ļoti jūtīgais materiālais, tas piegājiens bija tas galvenais elements, kas mums jau uzreiz likās absolūti fantastisks piegājiens Vecrīgas apbūvē. Un arī mēs novērtējam to, ka tā vēsturiskā struktūra viņa ir principā saglabāta, un arhitekti ir darbojušies ar esošo, viņi ir centušies saglabāt, kas ir saglabājums, viņi ir pienesuši jauninājumus klāt, kas ir bijuši nepieciešami, taču kopumā var just, ka ir strādāts ar tādu lielu pietāti un ar lielu sapratni par to, kāds būs gala lietotājs un kā tas viss vēlāk ierakstīsies Vecrīgas kopējā audumā. Tur bija Igaunijas kods ļoti labi saglabāts gan materialitātē, gan noskaņā, koptēlā. Un tās telpas caur šo fasādes arī ir izcinājumi, kas ir orientētas, tās publiskākās telpas ir orientētas pret ielu, un viņas lieliski atverās pret Vecrīgu. Nākošais.
Zilā kalna tornis, viens no diviem. Šis tornis bija mums uzrunāja ar to, ka viņš ir uzbūvēts tādā svētā vietā. Tur ir interesants stāsts, kā viņš ir tapis un kā viņš ir nodots. Un viņš ir design and build produkts, kur ir veikta arī arheoloģija, un viņš ir uzbūvēts no metāla. Un pats svarīgākais ir tas, ka tas tornis paliek vienā brīdī pilnīgi nemanāms, jo pats svarīgākais, kas tur paliek, ir tā ainava, kāpjot, kas pavarās viss apkārt. Un tur ir 2 skatu platformas, un viņš ir atvērts 24/7, kā piemēram salīdzinot ar iepriekšējo torni, kuram bija darba laiks. Un vēl netipiski tas, ka pārsvarā Latvijā torņus būvēja no koka un tādas tā kā sēnītes, tad šeit ir mazliet uzdrīkstējušies, pacelties augstāk un paskatīties mazliet plašāk uz visu teritoriju. Man vēl tāds maziņš komentārs, metāls, es teiktu, koks. Ja, tas ir atkal mazliet koks ielikts. Mana mīļotā ir Made in Latvija, un tā ir arī tāda, manuprāt, tāda zīme būvniecībiem vismaz, kad šis metāls un koks, viņi rīmējās, viņi kopā, viņi viens otru ļoti labi pastiprina, un tas ir atkal no tās tēmas, kad mēs varam, mēs darām, un tam ir ļoti liels potenciāls, jo tieši kā Normons teica, tas ir tas tradicionāls, vienmēr stāv un tā tālāk. Bet varbūt, ka ir tāda arī šajā gadā metāla dominante, lai mēs pamanītu to uzrāvienu iespēju, to potenciālu, ko mēs varam dabūt ar koku vēl, līdzīgi kā ar šo bērzu un priedi, ja, liekot viņu šajā tandēmā. Paldies, atvainojiet. Jā, par ilgu. Jā, tas par šo būtu viss. Ir grūtais projekts Antonijas. Antonijas iela, jā. Autori ir? Bajāri? Nav. Nu jā, divas biroja ēkas, kas atrodas uz Antonijas ielas, uz tādas trauslas robežas starp veco un jauno, kur sākās tā kā beidzās vecā Rīga, vēsturiskā, un sākās jaunā skanstas pasaule, kur būvēja plašāk, augstāk. Un šeit bija konkurss, kur uzvarēja un piedāvāja būvēt, gāja pretī laikam tam konkursa noteikti, un tā stāstīja. Un izmantoja tādas, varbūt šodienai ļoti modernas, tā kā prefab blokus, viņi ļoti ātrā tempā uzbūvēja to māju, viss bija iepriekš uzprojektēts, uzbūvēts, rūpnīca atvests un samontēts, un varbūt, kad tas kalpos arī kā pēc 50 gadiem, šī brīža arhitektūras kaut kāda tendence, un par ko tur varētu vēl diskutēt nākotnē. Es arī. Jā. Tad mēs bijām visi noguruši no stikla fasādēm Rīgas vēsturiskajā centrā. Ko vēl var izdomāt? Ja? Starp vecajām historismu, jūgenstila, nacionāla romantismu ēkām, kas ir tik ārkārtīgi izteiksmīgas, ja? Ko mēs varam šodien iedot jaunu? Un šis varētu būt tā kā pirmais precedents, kad mēs varam taisīt gatavus dzelzbetona blokus. Mēs esam iemācījušies jau ļoti skaisti viņus tonēt, jebkurā krāsā var dabūt. Mans iebildums laikam ir, ka šīs dzelzbetona iespējas vajadzētu iet varbūt vēl tālāk, jo manā uztverē tas ir drusciņi Lego klucīšu māja, un vai mēs gribam nākotnē tādus kultivēt, kad tomēr vēsturiskā ēka ir ļoti dalīta horizontāli. Pirmais stāvs atšķirīgs, otrais stāvs tālāk, ļoti spēcīga dzega, jumta izbūves, bet kā pirmais precedents mēs viņu uzteicam. Bija vēl 2 bajāri projekti. Tā bija jaunā komerca ēka, biroja ēka Krišāna Baronielā, kur mēs ilgi svērām un tomēr neatstājām. Un bajāram vēl bija rakstniecības muzejs. Jā, labi, ejam tālāk. Jā.
Anita, pa procesiem? Nē, nu te tagad ir... Tā, kurš stāstīs? Augustīnas dārs, Normund, tas tā. Jā, Augustīnas dārs ļoti interesants objekts, kur ir ieviests kaut kādas Eiropas modernās tendences, izmantot visu, ko var izmantot, un saglabājot arī, šis atrodās Grīziņkalnā, saglabājot Grīziņkalna mērogu, iekšpagalmu sajūtu, kas tur slēpjās un var ielūkoties, nokļūstot kadrā tajā pagalmā. Un ar foršām krāsainiem akcentiem ir panākts labs efekts, kur bija arī patiesībā ļoti laba sadarbība pasūtītājiem, būt pietiekoši drosmīgam, lai šādu objektu uzdrīkstētos uzbūvēt, un viņiem arī ir principā ļoti veiksmīgi arī viņi izdevies realizēt tirgu. Un vēl, kas tur bija svarīgi arī, kad pagalms varēja būt, kā daudz kur interesēja novietot automašīnas, bet šeit bija, piemēram, viss pagalms atstāts kā tāds zaļš privāts dārs, kur var iziet ārā un visi var socializēties viens ar otru kaimiņi un ēst jāņogas un audzēt burkānus. Jauna tipoloģija, dzīvojumā tipoloģija Rīgā, jā. Autori šķietiem? Jā, autori. Laikam nav ieraduši. Ļoti veiksmīgi, jā, un ļoti foršs objekts. Sveiks, atbilstoši Grīziņkalnam. Nākošais. Privāta māja. Mums tad Normund sen Vieriņos. Nē, šit. Jā, privāta māja Bieriņos, tāda ļoti interesanta ēka. Ēka atrodas tā kā kvartāla centrā, starp no visām ielām projām. Ļoti veiksmīgs zemes gabala novietojums no iebraukšanas pret debes pusēm, un arhitekts vienkārši ir veiksmīgi padarījis privātu par vēl privātāku, kur vienkārši dzīvot un baudīt savu ikdienu. Varbūt kopīgi bija iesniegts 7 privātmājas. Mēs cerējām, ka būs vairāk. Bet šeit ir vienmēr tas slieksnis, kad cilvēku privātums, cik viņi grib savu māju izrādīt, un mums bija tiešām vietas, kur mēs bijām ļoti nepatīkami gaidīti. Bet arhitekti vēlās parādīt. Nu, un palika 3 mājas, ja, tātad Bieriņos, nevainīga viņi ir, un Glītu māja, bet kur ir autors? Nav šeit. Kristīna. Piecelies. Aplaudējam. Un redz, ka nākošais autors. Nākošam. Jā, koku kaļtu māju, gaisa arhitekti. Ļoti izsmalcināts un izkopts rokraksts. Tāda māja, kas principā kontrastē uz apkārtējās vidas, un kur varētu būt novietot jebkur, un izskatītos tikpat glīti jebkur. Un jā, ļoti izsmalcināts līnijas un estētika. Laikam tas svarīgākais īsumā. Uz ko, un tas ir attiecās arī uz Melzobiem, ļoti daudz ir projekti, kad arhitekts stājas arhitektūru, un tad interjeristi uzrodās. Vai nu tās ir dzīves biedrenes, vai un šeit arī visās, šī mājā tieši to jau jūs paši zināt, ja, kā interjers krass atšķirās, tur ir kaut kāda saimnieces draudzene uzdarbojusies, un tas vienmēr ir jautājums arī man jau, manā cienījamā praksē, ja es mocos ar šo katru dienu, uzrodās interjeristi un sabalansēt saimnieku vēlmes, un mēs arī izmetām no skatas sabiedriskus objektus, ja, kur vienkārši interjers nokauja arhitektūru. Arī bija cienījami arhitekti, Lauderi, ļoti skaista māja, vecās fabrikas pārbūve, un tad interjers ir vienkārši graujoši slikts. Es atvainojos.
Trešā privāta māja ir Māde arhitekti. Māde ir vēl nav neviens. Nav tāda māja Pāvilostā ar tādu izmantot vēsturiskās Pāvilostas tipoloģiju ar jumtiem. Un šeit ar tādu lielu, neparastu jumta vērienu ir izbūvēts foršs apjoms, kur svinēt dzīvi. Šī ir ļoti neparasta māja globāli. Viņa ir domāta svinēt dzīvi un māja draugiem. Un viņa arī tā kā nodala to pilsētas daļu un ierāmē pagalmus. Jā. Jā, un arī tas, ka viņi ir visu būvēti no koka un visas nesošās konstrukcijas ir eksponētas. Vēl kaut kas? Šeit bija tāda laba sadarbība pasūtītājiem ar arhitektu, kur beigās jau bija grūti nošķirt, kurš ir bijis autors, taču tas ir kaut kāds tāds jauns veids, kā abi bija sadarbojušies jau tik tālu, ka viens papildina otru, un tā māja ir tāds kopdarbs, kur abas puses beigās ir pārsteigts par rezultātu, bet tas ir tāds jauna veida sadarbība, ka abi kopā ir darbojušies, un arī dizaina lēmumus, arī telpiskos lēmumus pieņēmuši kopā. Tagad ir procesi. Jā, jūs vērot procesi. Jā, lūdzu, Anita vārdā. Žurnāls Latvijas arhitektūra pastāv tieši tikpat ilgi kā Latvijas arhitektūras gada balva. Pirmais numurs iznāca 95. gadā un sāka ar Latvijas Nacionālo operu, jo toreiz Velta Holcman mūsu vidū, žurnāla redaktori no pašiem pirmsākumiem, un galvenais redaktors ir Jānis Lēnieks, arī no pašiem pirmsākumiem līdz pat šodienai. Un kopumā, kad saliek visas šīs žurnālu burtnīcas vienā garā strīpā, tad veidojas 1 metrs un 15 centimetri. Šāda, teiksim, Latvijas kultūras vēsture, kas ir faktiski tāda graudu noliktava nākamajiem, turpmākajiem pētījumiem, un ja kāds patiešām grib kaut ko uzzināt ne tikai par šiem pēdējiem 30 gadiem, bet žurnāls ir skatījies arī pagātnē un fiksējis arī tādus nerealizētos projektus un fiksējis, kā ir mainījusies Latvijas arhitektūra, un devis vārdu ļoti daudziem viesredaktoriem, kas strādājuši ar savām savrupinātām tēmām. Un beigās arī pēdējais numurs tā teikt, mazliet apsteidz Latvijas arhitektūras gada balvu, un arī šajā, teiksim, pēdējā izdevumā mēs varam jau uzzināt par nominantiem, par kuriem mēs runājam tagad. Mēs tā kā drusku pa vienu apli atpaliekam no Latvijas arhitektūras šobrīd. Un tāpēc man liekas, jā, protams, kā jūs zinat, ļoti daudzi specializētie nozarē, specializētie izdevumi ir aizgājuši pa skuju taku, bet šis žurnāls ir dzīves, darboties spējīgs, un viņam ir ko teikt, un es domāju, kamēr pastāvēs Latvijas arhitektūra, tāda tipa domtelpa, kur arhitektu resursi tiek apskatīti jau tādā verbalizētā līmenī, kas ārkārtīgi svarīgs, lai vispār noformulētu šādu, teiksim, par ko mēs domājam, kur mēs ejam un kā mēs dzīvojam. Tāpēc mēs izvirzījām šo Latvijas arhitektūras 30 gadu pastāvēšanas laiku, kā mūsu uzmanības un tādas tas jau ir izvērtējums, jo, jā. Un procesos, un arī pēdējā Latvijas arhitektūras numurā ir Marta Ventere ar savu projektu piedalās. Es biju ļoti... Nav, viņa darbā. Ir kāds no Martas komandas? Es sākotnēji biju ārkārtīgi tā izbrīnīta, kāpēc mums studentu, viņa bakalaura studenti, kāpēc mums studentu darbi būtu jāvērtē kā līdzvērtīgs pienesums
brieduma, liekot līdzās brieduma arhitektūrai. Un šis bija tāds, tas bija zooms no Dagdas, pēdējais piedāvājums, un mūs visus tiešām pārsteidza Martas Venteres projekts. Tas ir tieši ar pretējo zīmi, kas notiek šobrīd Venēcijas arhitektūras bienālē, ja tur runā par aizsardzību ar prettanku ežiem, ar pūķa zobiem un krāsotiem zaļā krāsā, tad šis projekts, kas jau ir iesācies, bet viņam būs turpinājums, viņai ir 2 daļas, gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Viņa veido šajā aklajā zonā 2 km platajā, 456 km garajā zonā, viņa veido taku no koka ar ikoniskām būvēm, un šī taka paredz prototips ir svētceļnieka ceļš, kurā tu piedzīvo satikšanos ar Dievu, ja, un šī te ceļojuma laikā, ja, tu stiprini sevī ticību, cerību un mīlestību. Jā, tas ir Latgali, ja, un tā ir katoļticīgā Latvijas daļa. Un tad, kad viņi uzbūvēja pirmo ūdens ņemšanas vietu, tad cilvēki šeit nāca, lai satiktos, sarunātos un arī lūdz Dievu. Tas ir tā kā ir svētvietas visā pasaulē, Grieķijā. Un tātad ar pretēju zīmi, nevis atbaidīt, bet tur ir ārkārtīgi skaista daba. Un katrs ir aicināts doties, nebraukt ar bērniem uz Grieķiju, bet iziet vienā sestdienā, svētdienā vienu gabalu. Vietējie iedzīvotāji ļoti aktīvi iesaistījās, jo viņi visu laiku ir pamesti. Viņi nevienam neinteresē, jo viņi dzīvo zonā. Un te cilvēks saslēdzās un nesa materiāls un robežsargi iesaistījās. Un tas viss ir, un Martai parādījās tik daudz dombiedri. Un tā grupa jau, tā brīvprātīgo grupa jau, tas ir varbūt, ar ko mēs varētu šodien beigt, ja, to kopējo tēmu, kad izbeigsim baidīties, bet gluži otrādi. Parādīsim, ka mums ir drosme, jo ko tad grib Putins? Viņš jau tikai ir ieinteresēts, ka mēs te baidamies un dzīvojam pierobežā un vairs neko nedaram. Vai ir jautājumi? Lai varētu citi saprast, kā iesaistījās vietējie iedzīvotāji, tur ir tas teorētiskā daļa un stāsts, bet Marta kopā ar saviem draugiem un mazliet piesaistot kultūra kapitāla naudu laikam, viņi vienu objektu, tad tā kā ik pa gabalam ir paredzēta objektiņi, tā kā tāda maza tornīša platformas, kur var pārlaist nakti vai vienkārši pabūt. Un vienu šo objektiņu viņi pašlaik Dagdā jau ir faktiski gandrīz pabeiguši, un tas objektiņš, tas tornītis, pirmais prototips, ir tapis kopā ar tiem iedzīvotājiem, un ko Zaiga pieminēja, un ar to kopējo ideju, ka visi aizbrauc kādi pie viņiem jaunieši, piemēram, šī gadījumā Marta ar draugiem, un izmantojot apkārtējo šķūnīšu vai sagrūšo materiālus, protams, konstruktīvi ne, bet apderē, veido šos pieturvietiņas punktus, tornīšus, kas būtu tālāk būvēti. Un tas notiek kopā ar cilvēkiem, kas tur dzīvo, kur ir, protams, priecīgi, ka pie viņiem brauc, un ka viņi, tā kā Zaiga saka, nav aizmirst. Tas ir, ko Anita stāstīja iepriekšējo. Es tikai paskaidroju to materializēto, par ko runa bija. Paldies žūrijai, 15 darbi. Vairāk informācijas šobrīd mājaslapā, bildes, tur apraksti ir, un plus tam visam nāks vēl klāt žūrijas vērtējums. Tas tūlīt vai būs, vai rīt, kā teikt, katrs var iepazīties, pētīt, studēt šos 15 darbus, arī visi pārējos, kuri nedabūja. Bet arī daudz lieliski. Jā. Tā ir tā smagais darbs. Paldies žūrijai, es gribētu teikt. Ja?
Nacionālā žūrija ar šo varbūt to savu galveno posmu ir beigusi, bet, kā teikt, turpinam iesaistīties. Mēs izsludinām starptautisko žūriju. Šie 3 kungi no tālākas un tuvākas ārpasaules ieradīsies oktobra sākumā un vērtēs šos 15 projektus. Es šobrīd neiešu detaļās, viņi būs mājaslapā, varat pētīt, kas viņi tādi ir. Ejam uz priekšu. Jā, šis arī noslēdz ļoti labi. Jā. Es domāju, ka izmantojot šo iespēju, es gribēju dot vārdu mūsu galvenajiem atbalstītājiem Kaparolu. Primāri, lai mēs šeit sajustos, kāpēc Kaparola ir ar mums un tā. Un Kaparola arī būs savā balva jāpasniedz ceremonijā 6. oktobrī, tā kā varbūt, lai mēs esam savstarpēji pazīstami, lūdzu, vārds īsai uzrunai. Paldies, esiet sveicināti. Šobrīd es gribētu atzīmēt vienu svarīgu lietu. Mēs esam jubilejas gadā kopā ar jums, un tas ir īpaši svarīgi, ka pati galvenā ceremonija notiks 6. oktobrī. Gribās atzīmēt, ka 6. oktobris ir diena, kad visa pasaule svin arhitektūras dienu. Man liekas, ka tas vēl pastiprina to svarīgumu. Nezinājāt, redziet, tas ir arī kaut kas, kas ir, jā. Tas ir tās interesantās lietas, un varbūt arī tā cīņa par tām dienām jaunajā Rīgas teātrī bija tieši īsti vietā, jo mums tur gāja tā ļoti dažādi, jā, cik man ir zināms. Runājot par jūsu jubilejas gadu, gribētos atzīmēt, kāpēc mēs šeit esam. Mēs šeit esam arī tāpēc, ka mums ir jubileja šogad. Šogad mūsu uzņēmums svin 130 gadus. 130 gadus būvniecībā, inovatīvu risinājumu radīšanā. Mēs ražojam būvmateriālus un vairāk šobrīd fokusējamies arī uz inovatīvo materiālu izgudrošanu un piegādi arī jums tālākai izpausmei. Šobrīd, ja mēs runājam par Latvijas arhitektūras gada balvas nominantiem un to, kādā veidā ir notikusi atlase, ir vērts atzīmēt to, ka balva ir spilgts piemērs tam, kā šobrīd veidojās mūsu jaunā Latvijas arhitektūra. Gribētos atzīmēt to, ka mums nav tikai vēsturiskais mantojums, bet mēs spējam arī radīt no vecā jauno un arī ilgspējīgus risinājumus, kas ir, man liekas, pēc šīs prezentācijas vēl vairāk pastiprina to, ka mēs esam uz pareizā ceļa šobrīd. Mēs ļoti, ļoti tiešām ar interesi vērojam to, kas notiek, kādā veidā notiek arī objektu apsekošana, kad žūrija arī brauc uz objektiem, mēs cenšamies arī iesaistīties ar savu interesi. Un gribētos atzīmēt to, ka šī ir balva par radošumu, par zināšanām un par drosmi. Uzdrīkstēties, veidot kvalitatīvu nākotnes būvniecību. Paldies jums! Paldies! Jā, Kaprola un vārds Seb, lūdzu. Mums ir 2 lieli atbalstītāji, bez kuriem šie, kā teikt, ikdiena un svētki droši vien būtu savādāk. Ja? Jā, paldies. Jā, paldies. Pirmkārt, gribēju pateikt liels paldies par interesantu stāstu. Patiešām bija iespaidīgi un tad gods būt šeit šodien. Manuprāt, arhitektūra vienmēr ļoti labi atspoguļo, kur mēs esam šodien kā sabiedrībā un ko tieši mēs gribam atstāt un arī atstāsim mūsu nākotnes paudzēm. Un no sevis man liels prieks arī, ka mēs runājam par ražošanas ēkām, jo tas ir mana industrija un prieks, ka tas attīstās tieši no arhitektūras puses. Un Sepam ir ļoti liels gods un prieks būt šeit, atbalstīt to pasākumu un ar savu līdzdalību atbalstīt arī arhitektus, kuri ar savu ikdienas darbu ceļ to latiņu augstāk un augstāk katru gadu. Jā, paldies jums!